Senos laikos, kad cilvēks vēl prata klausīties dabas valodā, Burtnieka ezers glabāja noslēpumus, ko atklāja tikai tiem, kam sirds bija tīra. Miglas vērpetēs skanēja nogrimušās pils zvans, un niedrēs čukstēja teikas, nevienmēr ticamas, bet vienmēr stāstāmas. Labdien, draugi makšķernieki un visi pārējie dabas mīļotāji un celpas garšas skatītāji. Kā saka, atklājam sezonu. Un kamēr man ir jūsu uzmanība, es drusku gribu palamāties. Lieta tāda, piemēram, es staigāju pavasarī pa upes krastiem, un tur viss ir viss ir piemēslots. Es ļoti lūdzu jūs un mūs visus cilvēkus, kas makšķerē, kas atrodas pie dabas, lūdzu padomājiet par to, lai mūsu daba būtu tīra. Jo tas benčiks, es atvainojos, vai tā pudelīt, izmet grāvī, viņš aiziet uz ezeru, no ezera aiziet pa kanālu uz Lielupu, tāpatās aiztek jūrā. Un viss šīs mikroplasmas, viss piesārņojums, viņš nekur nepazūd. Tā kā tā, gribu ļoti lūgt, šogad neesam sīsīdris un padomājam par to. Un tā jau viss būs labi. Būs arī zīvis un viss pārējais būs. Tā kā esmu atbraucis uz Burtnieku, es tur redzu, vientuļš sēž mans draugs Kaspars Holms, kapteinis Holms un Antigits. Aiziesim parunāsim ar viņu. Kaspariņ! Čau! Mans draugs! Mēs pa īstam tiekamies pirmo reizi šogad. Jā, pirmā copīta forši. Ko sēdi tāds bēdīgs? Kā tu dzīvi? Kas jauns? 50 līdeks nevar noķert vairs 1. maijā vai 5. maijā Burtnieka ezerā. Jā? Grūti. Augsts. -3 grādiņi no rīta. Grūti iet. Kaspar, tad domā, kad jāiebrauc kā? Rociņš vajag salt. Rociņš salt. Ziemas stārpot. Labi, iebrauksim jau tajā ezerā, kādu zivtiņu noķersim. Ne? Kāda būs noteikti? Normas atķersim, Burtnieku normu noteikti. Jā. Ko? Liksim šķēpt kopā jaunajā sezonā. Krustā, tā teikt. Jā. Ja? Makšķers, domāju. 9,4 grādi ir ūdens temperatūra. Un mēs esam ziemas jakās. Pagājuši gadu mēs šajā laikā ķērām šortos un varēja 40, 30, 40 līdeks varēja noķert pa dienu. Šodien noteikti nebūs tāda diena, bet mēs mēģināsim izspiest, ko var izspiest no šitāda augstā laika. Jā. Tā jau redzēs, varbūt līdeks ir piespiedīs mums kaut kā tur iespringt, kā saka. Padalīsimies ar tehnoloģijām, kuras mums ir ilgus gadus šeit. Skatos, ka te ir jaunieši visādi sabraukuši, gozās, skatās, kā te jāķer. Kādreiz Burtniekā mēs te pusdzīvi pavadījām, es atceros. Es te neesmu bijis diezgan sen, bet es tā uzreiz atceros katru kuržu. Labi, šitas man ir atklāšana, pirmais metiens no laivas. No krasta jau es esmu noķēris. Un skatieties, kā pirmajā metienā jānoķer zivs. Jārmans ķers uz gumiju. Es ķeršu uz slepenā čāterbaita. Varam redzēt, āķīts parūsais, bet gan čaterīts. Ļoti labi iet pāri. Tātad šeit ir vecā niedra, jeb doņi. Arī bišķi lēpeni. Viņi nav izlīduši šajā vietā, bet vispār šis pavasars ir interesants ar to, kad aprils bija ļoti silts. Tajās vietās, kur bija sekls ūdens, metrs, tajās seklajās vietās ļoti uzsila un ļoti ātri iznāca lēpeni ārā. Principā lēpe šobrīd ezerā ir apmēram tā kā pagājušā gada 20. datumos, jau pašā startā. Bet vietas, kur bija dziļākas atkal, kur nepaspēja uzsilt ūdens, tur īstumā situācija ļoti normāla. Tā kā šitais ir ļoti interesants gads, viņš ir savādāks gads un noteikti nav tāds standarta gads, kā ir bijis varbūt pēdējos 2, ka bija bišķiņš siltāks. Jā. Armans jau gumiju uzlika, tāpēc, ka tev ir čaters. Bet es arī uzskatu, ka šitas donīts, tas jau ir domāts tādiem čateriem ar arī spinnerbeitiem. Viss jau atkarīgs, cik tā zivs ir aktīva. Tagad 9 grādi, tas ir tāda robeža, ka tad, nezinu.
Vislabāk. Mūsu likme ir, mēs liekam uz to, kad sāks ņemt, kad iesils. Un tā parasti ir. Kad ir 1. maijs, mēs nebraucam nekad agrajā rītā. Mēs braucam, kad ir bišķiņi vēlāk, 9, 10. Jā. Un tad arī viss notiek. Jā, bet es domāju, pa ūdens temperatūru tīri līdaks aktivitāti. Nu, vislabākais ir 13-16 grādi. Faktiski arī tie visi spinnerbeiti, nu, čateri arī, bet redz, čaters ir tā kā pūs pa gumiju. Nu, tad īstais laiks ir tur, nu, 14 grādi, 16. 16 grādi es uzskatu pats prājums. Ir. Kā tā ir Pirmā. Johaidī. Nav liela. Nu, priekš burtnieka jau. Pirmais mēreli. Vai zemēreli. Tā jau nevar saprast ar to izmēru, ne? Liekas, ka maziņš, bet īstenībā Kaspar. Kāda viņi ir, tāda ir. Šī tā ir. Apsveicu, tu esi noķēris pirmo šīs sezonas, šīs copes garšas sezonas zivi. Jā. Tāda rasna klausies, ne? Labi bēdas, bet nu mērīņš nebūs laikam. Paķer forši. Super. Nu ko, apsveicu. Ar augstām rokām. Zivs var baigā augstā. Nesaldēsim viņu. Lai dodās. Nu, viena ir. Kā saka, tas baznīcas zvans vēl nav zvanījis. Kā tas iznāciens. Gan jau sagaidīsim. Burtniekā ļoti noderīgi. Es jau esmu stāstījis to daudz reizes līdekļu ķeršanās sānu skati. Nevis, lai mēs līdekļu redzētu, bet mēs redzētu kontrolēt zāli, kādās mēs esam. Protams, viens ir vizuālais, kā mēs viņus redzam, bet otrs, ko mēs redzam eholotē. Šeit var redzēt, ka šajā vietā ir konkrēti mīksta grunts, jo viņi ir tumši salīdzinoši. Un te ir jaunie doņi šādi izskatās. Aizbrauksim uz kādu citu vietu, varēsim salīdzināt, kā iztīsies, kad ir lēpa apakšā. Nu. Jautājums par gramiem. Cik burtniekā tā kā grams izmantot? Ja grib vilkt un tīt, tad ir 4 līdz 6 gramu optimāli. Ja grib, nu tas ir parastā klasiskā rauna merka. Nu, pārsvarā es izmantoju 5-6 gramu džigalu. Āķi atbilstoši, lai pirksts iet iekšā, ja, lai ganās. Un šādi te ļoti viegli izvilkt cauri. Caur lēpinīti, caur donīti. Var uzmest augšā, viņi krīt. Kāpēc man patīk arī platākas gumijas reizēm? Tāpēc, ka viņai tā grimšana bišķiņa ir ilgāka. Nu, visiem patīk ķert uz saucamajām vardēm, kur ļoti plats laukums viņai, viņi ilgi grimst. Bet es neesmu varušu fans. Man nepatīk vardi. Šeit arī, protams, uz vizuālo var redzēt, kur ir zāle, kur nav. Bet no mums pa laivas pa kreisi var redzēt, ka ir lēpe tieši. Lēpena tā izskatās sānskatā. Un var redzēt, ka te ir mala pati lēpena, uz otru pusi aiziet grunts ar kaut kādiem tām zālēm. Vai var redzēt, ka te vēl arī lēpīt. Nu, ka bišķiņi mēs esam uz malas, principā, sēžam. Un ļoti smuku var redzēt. Nu, mēs stāvam tieši ar sāniem. Sanāk, ka taisni arī varētu mest. Jā, varētu mest taisni uz purnu. Un sanāk, ka mēs arī mest pa zāļu malu. Nu, citreiz ir lēpeni neredz ar aci. Vizuāli, teiksim, ir dziļāks bišķiņi un tums. Tas īstenībā ļoti svarīgs elements, ko daudz mašīnieki neievēro, jo viņi domā, ka zāle ir tikai tā zāle, ko tu redz ar aci. Bet tā zemūdens zāle ir, nu, tā mala tieši ir ļoti svarīga, jo tieši burtniekā ļoti daudz ir epizodes un vietas, kur tieši uz tās malas vajag ķert. Varbūt, ka daram tā. Tā jau tāpat neķerās. Varbūt, ka parunājam par lietām, kuras, teiksim tā, savelkam galus par to, kā ir bijis iepriekš. Piemēram, par mūsu projektu, kas bija saistībā ar Bioru, kur mēs čipojām daudz zivis. Un tiešām ir ļoti daudz zivis sačipotas. Mums ir, kā saka, ļoti liela datubāze. Gandrīz 1000. Gandrīz 1000. Nu, bija tā, ka 4 gadus atpakaļ mēs ar Kasparu domājām tā, ka nāk laivu tehnoloģijas, sāk visi visticamāk, ka ķers lielās zivis, kas arī piepildījās, vai ne? Un tad mēs kopā un Didzi uztup
viņš izdomāja tādu lietu, ka varētu zivis čipot un vākt datus par to, kā tur viņām sokās. Šis projekts ir, kā saka, tagad ir noslēdzies. Dīdzis arī šobrīd skatās no mums no augšas. Un mēs tā kā varam baudīt tos viņa darba augļus un paskatāmies, kas tur ir sanācis. Vēl es gribu piebilst, ka šis projekts, tieksim tā šobrīd, lai jūs zināt, aktīvā čipošana šogad ir beigusies, bet tāpatās ir ļoti daudz, zīves ir daudz sačipotas. Tā kā, ja jūs noķerat tādu zīvi ar to čipiņu, tad sūtat, visticamāk, vislabāk Kasparam, man vai uz Bioru. Tā kā mēs jau turpināsim vākt datus un tā Kaspar pastāst, kā tur ir gājis. Es zinu, ka ir diezgan interesanti skaitļi. Tātad šī ir pagājušais gads bija 5. sezona, kad mēs marķējām zivis. Mēs iesākām īstenībā 20. gadā. Un laiva tehnoloģijas īstenībā nav nekāds jaunums, jo pirmā tehnoloģija iznāca 18. gadā. Tā kā jau 8 gadi principā būs šogad. Tā kā tas nav nekāds jaunums, tā ir mūsu ikdiena, tā ir daļa no copes. Bet atgriežoties par marķētām zivīm, tātad pagājušajā gadā mēs nomarķējām 95 līdekas un 143 zandartus, kopā 238 zivis. Tas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā, bet 23. gadā bija abnormāli liels skaits līdekas, kurus mēs noķēram rudenī. Tā kā ir ļoti labs gads bijis ar marķēto ziņā un arī īstenībā labi bijis gājis ar zandartiem lieliem, kam es pieskaršos atsevišķi. Kas ir interesanti, pagājušā gadā atkārtoti noķertas 56 līdekas. Un es zinu, ka ir vēl daudz informācija, kas nav atsūtīta īstenībā, ka tas skaits varētu būt pie 100. Yes. Tā kā ir 56 līdeks, kas mums ir atsūtīts, bet cik es zinu, ir bijis, kad ir noķerts, nav piefiksēts. Un tas reālais cipars varētu būt pie 100. Viens zandars, un ir noķerti 19 zandarti atkārtot, un viens zandars mums ir noķerts 3 reizes. Tātad, ja līdekai 3, 4 un viena līdeks, starp citu, noķert 5 reizes, tad 3 reizes zandars noķerts arī mums ir bijis tātad. Kas ir interesanti. Tad vēl interesanti, tad viens zandarts tika noķerts 23. gadā. Viņš bija 69 centimetrs, viņš noķerts Ķīžu zarā bija pie golfa. Otro reizi viņš tika noķerts Jadvigas bedrē, gadu vēlāk, un trešo reizi viņu noķēra Zvejnieku murdā. Un uzminiet kur? Buļļupē. Tā ir arī viena no tālajām migrācijām, kas ir notikusi ziemas laikā, tātad tas murds bija pa ziemu iekšā, un šī informācija mums atnāca ziemas laikā. Vai uz pavasaru, tā kā ļoti interesanti. Mums ir migrācijas tur, mums tādas lielas migrācijas, kur ir tādas nav fiksētas, bet šis ir tāds ļoti interesants gadījums. Un visu cieņu zvejniekiem, kur tādu informāciju jums atsūtīja. Interesanti, viņi nosvēruši, tas zandars bija izaudzis līdz 74,5 centimetri un bija 3,98 kg. Tas sanāk par 3 gadiem. Jā, kā 5 centimetri viņš izaudzis. Jā. Zandēts reāli, mēs jau esam to teikuši, nav reāli centimetru gadā, tas, kas jau pie 70 līdeka, apmēram 1–2 centimetri. Labi, tad uztaisam, un pagājušā gada lielākās zivis ir 2 reizes mums noķerta 94. zandarti, 94 bijis, kas ir baigi forši, un pagājušā gada vispār noķerta 6, 90 un plus zandarti, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tā statistika ir tāda, vienu gadu 1, tad 3, tad 5, tad atkal 2. Tā pa lielam. Tagad pagājušais gads bija labāks. Jā, bet katrā ziņā tur tā augšējā daļa, tie liktīgi lielie, tomēr paliek mazāk. Jā, realitātē pēc mūsu noķertā statistikas skaita lielais 90 plus ir 1–2% no kopējās masas noķertās. Un tas ir ķerot lielos zandartus. Tagad pats galvenais. Cik mēs esam zivs noķēruši kopā pa 5 sezonām. Tātad kopā mums ir 568 zandarti un 412 līdekas. Kopā 980 zivis, bez 22 000. 20. gadā mēs nomarķējām ļoti maz zivis, bet pārējās 4 sezonās ir ļoti liels skaits. Interesanta statistika. Lielākie zandarti 98 centimetri man pašam, nākamie ir 94-nieki un lielākā līdeka ir kapteinim Agrim, 128 centimetri. Otra lielākā līdeka ir Elūksnē, Ingusam, Džasā Ingusam, visi zina, pa ko iet runa. Kas vēl interesanti? Mums ir tikai no šiem visām zivīm, tikai 16 zandarti, kas ir 90 plus centimetri. Tikai 16 gabali. Pa 5 gadiem uz visiem Rīgas, teiksim, galvenajiem
laivu ķērājiem, nu, kas ir ķēruši un marķējuši zivis. Tātad padomājam paši, cik maz ir 90 plus zandarti un cik ļoti ar viņu vajag apieties saudzīgi, vai ja mēs nemākam viņu ķert vai apieties, labāk viņu neķert. Viena lieta, ko aizmirsām pateikt, un īstenībā pati galvenā. Ja mēs esam noķēruši kopā 980, nomarķējuši 980 zivis, tad noķerts atkārtot ir 182 zivis oficiāli. Tas ir reģistrēts. Tas gandrīz 20% ir makšķernieki noķēruši atkārtot. Un tas ir tikai par to, ko ir paziņots. Tas nozīmē, ka tas reāli strādā, un tas jau ir pierādīts. Rēķiniet, domājiet paši, es nezinu, izdarīt secinājumus. Secinājums varat izdarīt paši, principā, kādu. Protams. Un turklāt mums ir gadījumi, kad zivīm ir bijušas traumas. Mēs esam iepriekšējos raidījumus par to stāstījuši. Tur viens bija, kam tur bija arī gaisotie ir daudz. Ja? Tā kā, tieši tā, domājiet paši. Tā kā viela pārdomām. 11. ķers. Un tā kāda tagad jāņem? Tagad ir kaut ko nav redzējis zivs. Šito nav redzējis, pasties, kas pa Jā, vakar šitas te gāja, to spīdumu iekšā, vecīt. Šitas ir tas, ko es esmu parakstījis. Nu, ir labs. Tagad mēs uzreiz apāķosim. Tu saki, 6 vajag? Jā, 5 arī var. 5. Nu, tik būs. Nu, paskaties. Tagad jau tikai vajag, lai noķer. Tādas ribas viņai. Nu, viņi iet tā kā cūciņi, teiksim, džigā velkot. Un tad rekur es arī mēģināju bezsvarā, ja? Pieliekot vienkārši āķi. Viņi interesanti tas, ka viņi iet pilnīgi pa ūdens virs. Nu, tā, kad tur, nezinu, centimetru dziļumā. Ja kādreiz jums vajag tā, lai būtu riktīgi pa pašu ūdens virsu iet, nu, burtiski, teiksim, vilnīts pat iet kaut kādā engurē vai tur lagūnā, kādā seklā, tad īstenībā šitas ir riktīgi labs. Kaut kā tāda īpašība viņai, laikam, ir piemīt. Nu, viss, tagad es ķeršu. Spītu. Tas tā tīzla. Tu tieši griezies. Ir. Maziņš kaut. Ir. Es domāju, ka asarīts. Es jau saprotu, brutāls čalis. Jā, tāda. Nu, forši, paskaties, es to jums viņu parādīšu. Visā godībā. Uz čatarīti. Un kāpēc tu liki to čatarīti šeit? Es uzliku tāpēc, ka šitas bija tāds zeltains. Šitas ir patriota čatarīts. Starp citu, šitas ir tautas klases čatarīts. Nav dārgs. Tāds jaunums. Nu labi. Izskatījās jau, ka tie čatari nekur grib. Tāpēc jau labāk ir. Nu. Ir double trouble. Mēriņš. Burtnieki bērniņi. Šogad vispār krīt pārsvarā mēra zīves, bet tad ja kaut kā rīt sācies ar mazajām. Jā. Burtnieki bērniņi. Nu, tagad ir silts palicis, kā jūs redzat, man vairs nav biezā jaka. Jā. Sāk ķerties, tāpēc agrais rīt. Pilnīgi lieki, izguļamies. Braucam uz copu, mēs arī pātri vispār sākām. Mans cilvēks runā. Runā mans cilvēks.
Pagaid, pirmo zivu noķēru? Tu? Jā. Es noķēru pirmo zivu. Nepagāja ne 3 stundas. Tā mēs te blandamies, meklējam. Te ir tagad, cik te ir? Gan 11 grādi. Nu. Paņēmu uz čatarī. Kasparam uz gumiju. Mēs jau bez stresa vienkārši braucam un gan jau, ka noķersim. Būs kaut kas svarīgs, tad arī pastāstīsim. Stundas vajag samazināt, tik mēs esam 2 stundas bijām, 3. Nu, bija jābrauc mājā. Nu, mēs te 5 minūšu laikā, mēs kā piebraucām uzreiz, iesatām. Tā rāda tās zivs, uzreiz. Iesatām un viss. Nākaušais dublis uzreiz jums jau ir, kad mēs velkam atkal. Ja? Ai. Izmērs nav liels. Iedod iekšā, labi. Tu tā... Paņēma, jā, likās lielāks. Ņems rokā. Jā. Tu pat arī laidīs. Mazāk galīgi, bet nu nikni paņēma, nikni. Parāda, kāda viņai krāsas, lai cilvēki redz, kādā krāsā līdaka. Tā ir trauma. Labi. Ne jau pēc šādām mēs te braucam, bet no emocijas bija. Tā jau labi, ne? Tu tak nezinu par šito brutālo kādu. Virdzi lielāka kā tā. Paldies! Mērā jau būs ko. Neredz kādu. To pašu. Patriot čatrīt ieēdu. Šitā gan ieiet labi. Te jau bija kaut kāds arī ņēmiens vispār. Tā, nu pa šito visu skaidrs. Viņš ķer, un labi ķer. Un te ir mūsu līdeciņa, nu. Pu-pu-pu-pu-pu. Pu-pu-pu-pu-pu. Nu, jā, nu tur tā līdaka baigi likās, ka nav baigi lielā, bet es tagad copēju ar šo te Zetrix Avalanche kātu, kas man viņam patīk, viņš ir garš. 8,8 pēdas. Riktīgs tāds miets. Es viņu īstenībā ņēmu ar domu, ka tas arhipelāgā radājot un copējot, nu viņu, lai tālu var iemest. Bet man viņš ir iepaticies līdakai. Tāpēc, kad nu, ar viņu var normāli iedot iekšās. Nu, tā pa brutālo. Tā kā tas baigi forši pagaidām baigi labi. Tālu arī met. Patīk. Tas ir zivs tev? Normāli līdzi. Kur viņi ir? Nu, šitā jau tāda gandrīz ka lielākā, ne? Nemocīs. Man liekas, ka viņam ir čatars. Rotiņš tas nav. Ja tas ir tas, kas karājās pāri bortu. Nē, viņam pie tīklās. Jā, rekur onkuļi paņēma to ziltiņu, kas viņiem arī pienākās. Šeit ir licencētā makšķerēšana, jāpērk licences. Licences vienai dienai. Tagad mājā maksā 6 eiro. Nu, bet kas ir noteikti jāatcerās? Kad licence ir jānodod loma atskaita. To var izdarīt manas OPA aplikācijā. Tāpatās arī jums nāks brīdinājums
uz īziņas formātā. Un te ir tā, ka Valmieras pašvaldībā, vienādi sakot, ja jūs nenodosiet lomu atskaiti, tad principā arī var piemērot administratīvo sodu, ko arī mēs zinām, ka burtniekā arī tā notiek. Tā kā tas ir jāņem vērā. Ja nenoķērāt neko, tad vienkārši aizpild, ka nenoķērāt neko. Un tas jau nav izdomāts tāpatās, tāpēc, ka kādam nav ko darīt, bet tāpēc, lai arī būtu kaut kāds monitorings, cik cilvēki noķer, cik zivis tiek paņemtas ārā, tas jau visi tie dati ir ļoti derīgi. Tāda arī tā galvenā ideja. Tā apmēram. Vēl ko es jums ļoti svarīgi gribu parādīt par Burtnieku ezeru, ja? Protams, šeit ir visas laivu ielaišanas vietas, tas ir, un šeit ir liegumi, ja? Burtnieku ezerā, kur ir kartē viņi atzīmēti. Dzīvē viņi atzīmēti ar bojām, ja? Kūkurs, bedres, paugurs, kādi tie nosaukumi ir. Man liekas, ka te kaut kur mēs esam pie Rūjas, jā, arī šeit, Rūjas sēras. Tajās vietās nedrīkst atrasties. Tās ir zandartu nāštu vietas, un tāpēc, lai tur cilvēkiem neniezētu nagi, tāpēc, kā saka, šīs vietas ir atzīmētas. Reku vēl stūrī pie, tas sanāk, pie Bauņupītes arī ir neliels liegums. Boiņmuižu sēras. Tā kā tas būtu jāievēro. Tur nevajag atrasties, ja inspektors jūs redzēs, ka jūs tur ķerat, tad tur var sanākt skaidrošanās kā minimums. Jā, tāda vēl lieta, kas ir jāzina. Tad jau viss, nododam atskaiti, braucam nākamreiz. Kaut kas jau tur ir, Tagad patur apakšā, es viņu paņemšu. Brūnā. Paskaties kāda. Jā, es to pārē. Mazais burtnieku brīnums. Bet vispār šitā cīnījās gan ka visvairāk no visām. Runājot par burtnieku. Ir tā, ka nav jau nekāds brīnums, bet tīri oficiāli un pēc statistikas datiem un pēc licenzēm burtnieks ir pirmajā vietā līdaku makšķernieku vidū. Vispopulārākais ezers. No visiem ezeriem visvairāk licences pārdod. Tā kā tomēr jau tas burtnieks ir slavens. Un interesanti, ka tas praktiski notiek mājā, vai ne? Jo burtnieks principā ir māja. Tā kā aizaugt tajā, tev vairs nav ko darīt. Jā, man stāstīja tādu gadījumu, ka mēs 5 gadu atpakaļ te filmējām. Tas arī bija mājā. Viss bija smuka, zāle bija lejā, un tad cilvēki nostās rēdījumu un brauc ķert tur jūnijā vai jūlijā. Un tā kā aizbrauc, un te vispār pazīt nevar tās vietas. Tad sanāk, ka tas ezers ir specifisks ar to, ka tā zāle pēc pāris nedēļām būs tā ārā, ka tad nevarēs iekrist māneklis vispār. Tā kā burtniekā, jā, tie, kas ir jauni makšķerēšanā vai to nezinu, tad burtnieks strādā maijā izteikti. Jūnijā, jā, var asaras ķert pa sērēm, var gar malām arī noķert līdaku. Un rudenī atkal var ķert, kad nokrīt zāles nost. Tad ir bišķiņ grūtāk, bet arī ir ļoti labi bijis rudenī burtniekā. Te jau, kad zāle nogājas. Tu pāti vēl. Es vēl ēnāk liktīgi vēl. Točnu saku. Teica cilvēks, kurš ir noķēris 15 zivs šodien. Tā kā jāklaus. 15. Tu jau nesavajag kamerā, ka tās viss jā, tur neieslēdzās. Kā? Es nepaņēmu līdz telefonu. Tev nevajag teikt, cik bija. Kāds normāli. Klausies, kas tu kaut kāds krāpnieks esi? Es esmu godīgs cilvēks. Ja es nenoķeru, tad es nenoķeru. Tad es tā arī saku, ka es nenoķeru. Vai ka es noķeru vienu. Tad es arī vienu noķeru. Un es saku, kad 10 noķeru. Un ka 5 iznācieni. Un ka 10 sitieni bija. Tad ir viena zivs. Un viena zivs arī ir. Bet tas nestrādā šajā biznesā tā šādi. Tev ir jāpārdod vienkārši skaitļi, cipari, izmēri. Saprot? Ārprāt.
Un beigās sanāk, ka tas krāpnis. Vismaz labi, ka tu pats sevi atmasko. Tā kā es pats sevi atmaskošu, tad citiem nesanāk atmaskot to viltību. Pastāv tik smuks skats. Jau šo jānobildē. Pēc Janka. Episks fūtiņš. Tāds tas mājas sākums ir. Vienu brīdi jau gan rīz, ka var maiciņā. Un tagad ir tā, ka rokas savas nost. Visam pašam viss jādara, jāhaidī! Lodzo! Nu tāds tā baigā. Nav jau baigais monstrs, bet... Am. Hop! Es taču teicu, ka te būs! O, kas smuks. Uzliec, Anka. Šodien īstenībā tie čateri galīgi ir uzvarējuši, ne? Jā. Es noķēru uz nepareizi, es esmu krāpnieks. Kā uz nepareizi? Nu, ķipa ne uz tā tavējām. Nu, nekas? Tā. Smuka lēpeņa. Līdzi. Am. Kaspar, paldies par to. Tiksimies, ka būs siltāks laiks. Neasaks.